Savā iepriekšējā grāmatā Teofils es rakstīju par visu, ko Jēzus sāka darīt un mācīt līdz tai dienai, kad viņš tika uzņemts debesīs. Pēc tam, kad caur Svēto garu bija devis norādījums apustuļiem, kurus viņš bija izredzējis, pēc savām ciešanām viņš tiem parādījās un deva daudz pārliecinošu pierādījumu, ka viņš ir dzīvs. 40 dienu laikā viņš tiem parādījās un runāja par Dieva valstību. Kādā reizē, kad viņš kopā ar viņiem ēda, viņš tiem deva šādu pavēli: neaiziet no Jeruzalemes, bet gaidiet Tēva apsolīto dāvanu, par kuru jūs esat dzirdējuši no manis runājām. Jo Jānis kristīja ar ūdeni, bet pēc dažām dienām jūs tiksiet kristīti ar Svēto garu. Tad viņi sapulcējās ap viņu un jautāja: Kungs, vai šajā laikā tu atjaunosi valstību Izrēlam? Viņš tiem atbildēja: nav jūsu ziņā zināt laikus vai brīžus, ko Tēvs savā varā ir nolicis, bet jūs saņemsiet spēku, kad pār jums nāks Svētais gars. Un jūs būsiet mani liecinieki Jeruzalemē, visā Jūdejā un Samarijā un līdz pašām zemes malām. Kad viņš to bija pateicis, viņš viņa acu priekšā tika pacelts augšup, un mākonis viņu aizsedza no viņa skatiena. Viņi cieši skatījās debesīs, kad viņš aizgāja, kad pēkšņi viņiem blakus nostājās 2 vīri baltās drānās. Galilejieši, viņi sacīja, kāpēc jūs stāvat un skatāties debesīs? Šis pats Jēzus, kas no jums tika uzņemts debesīs, nāks atpakaļ tāpat, kā jūs viņu redzējāt aizejam debesīs. Tad apustuļi atgriezās Jeruzalemē no Olīvu kalna, kas atrodas netālu no pilsētas sabats gājiena attālumā. Kad viņi ieradās, viņi uzkāpa augšstāvā uz istabu, kur bija apmetušies. Tur bija Pēteris, Jānis, Jēkabs un Andrejs, Filips un Toms, Bartolomejs un Matejs, Jēkabs Alfēja dēls un Sīmanis saukts Zelots un Jūda Jēkaba dēls. Viņi visi vienprātīgi pastāvīgi lūdza Dievu kopā ar sievietēm un Mariju, Jēzus māti un viņa brāļiem. Tajās dienās Pēters piecēlās ticīgo vidū, kuru skaits bija ap 120, un sacīja: brāļi un māsas, raksti bija jāpiepildās. Svētais gars jau sen caur Dāvidu bija runājis par Jūdu, kurš bija vadonis tiem, kas arestēja Jēzu. Viņš bija viens no mums un piedalījās mūsu kalpošanā. Par samaksu, ko viņš saņēma par savu ļaunumu, Jūdu nopirka lauku. Tur viņš nokrita ar galu uz leju, viņa ķermenis pārplīsa un visi viņa iekšēji orgāni izlija ārā. Par to uzzināja visi Jeruzalemē, tāpēc šo lauku viņa valodā nosauca par Akeldāmu, tas ir asinslauks. Jo, kā sacīja Pēteris, ir rakstīts psalmu grāmatā, lai viņa mājvieta kļūst pamesta, lai tur neviens nedzīvo un lai cits ieņem viņa vadītāja vietu. Tāpēc ir nepieciešams izvēlēties kādu no vīriem, kas visu šo laiku ir bijuši kopā ar mums, kopš kungi Jēzus dzīvoja mūsu vidū, sākot no Jāņa kristībām līdz brīdim, kad Jēzus tika paņemts prom no mums. Jo vienam no viņiem jābūt kopā mums par viņa augšām celšanās liecinieku. Tad viņi izvirzīja 2 vīrus – Jāzepu, sauktu par Barsabu, kuru dēvēja arī par Justu, un Matiju. Tad viņi lūdza: Kungs, tu pazīsti ikviena sirdi, parādi mums, kuru no šiem 2 tu esi izvēlējies, lai viņš ieņemtu šo apustuļa kalpošanu, kur Jūda atstāja, lai dotos tur, kur viņam pienākas būt. Tad viņi izlozēja, un loza krita Matijam. Tā viņš tika pievienots 11 apustuļiem.